Sveiciens, draugi! Klāt ir pēdējās februāra dienas, un tāpēc šodien paskatīsimies izlikumu nākošam mēnesim, tas ir martam. Kā parasti tas būs izlikums, viens variants, bet par dažādām dzīves jomām. Kā parasti es arī saku par šo izlikumu, tā kā tas ir vispārīgs, tā kā tas ir vienā variantā, tad, protams, nebūs tā, ka viss jums atspēlēsies 100%, bet kaut kas, kāda pozīcija vai vairākas pozīcijas jums tiešām var atspēlēties, un šī informācija var jums būt noderīga. Ja patīk mani izlikumi, laikojiet, liekat īkšķīšas, vienmēr priecājos par to. Tie, kas skatās šo ievadu TikTokā vai Instagramā, nākat lūdzu uz manu galveno kanālu, uz YouTube kanālu Ieva Staro, jo tur ir pilnais izlikums. Ja? Laika ierobežojuma dēļ es nevaru pilno izlikumu ievietot TikTokā un Instagramā, tāpēc pilnais ir YouTube'ā, tur piesakojiet kanālam un tur jūs redzēsiet visus izlikumus arī iepriekšējos un turpmākos. Un vēl arī Facebookā ir lapa Ieva Staro. Arī tur varat piesakot, arī tur ir visi pilnie izlikumi. Nu tā, domāju, ka varam noskaņoties un ķerties klāt kārtiem un skatīties, ko viņas mums rādīs. Tātad sāksim ar to, ar ko mēs ieejam marta mēnesī, un kas mums iedod tādu mēneša fonu. Un te mums ir vecākais arkāns tornis. Nu, redzat, te tā zibens iespēris un tas tronis krīt, ja, un tas tornis ir ieplaisājis un var sākt brukt, un cilvēki krīt ārā, nu, tāda baigā ainiņa. Jā, par ko tornis mums var runāt? Tornis var runāt par to, ka mūsu dzīvē notiek kaut kādas diezgan lielas pārmaiņas. Marts var nest mūsu dzīvē pārmaiņas. Tās var būt situācijas, kuras ir, kuras mēs kaut kā esam varbūt vilkuši līdzi, bet, kur mēs saprotam, ka tam tornim, kaut kādā brīdī bija jāsagrūst, ja? Kaut kas, kas varbūt sevi jau ir izdzīvojis, kaut kas, kas jau vairs īsti nevar funkcionēt tādā veidā un tādā formā, kā tas ir bijis līdz šim. Kārts var runāt par tādām pārmaiņām mūsu dzīvē. Bet no otras puses, kārts runā arī par to, ka, ja mūsu dzīvē iepriekš nav bijusi kaut kāda konkrētība, skaidrība, vai kaut kādā dzīves jomā nav bijusi tāda stabilitāte, ja? Tad tornis savukārt var arī to mums ienest, jo tornis tā ir tāda kārtīga konstrukcija ar kārtīgiem pamatiem, ja? Tad tornis var mums arī, ja mēs zinām, ka jā, šai jomā man, tur kaut kādā, ja, nav bijusi tur kārtība, skaidrība un tā, tad tornis var arī mums to kārtību, skaidrību ienest kaut kādas jaunas lietas, ja? Mūsu dzīvē kaut ko arī sakārtot. Varbūt kaut kas, varbūt nav baigi patīkami, ja, kur te tie cilvēki krīt ārā, ja. Tas nozīmē, ka, bieži vien jau ir tā, ka pārmaiņas ir, mēs bieži vien pretojamies, mēs esam pieraduši pie tā, kā ir līdz šīm, un nevienmēr ir viegli pieņemt to, ka pārmaiņas notiek. Bet tās toties ievieš kārtību, skaidrību mūsu dzīvē, ja, un gal galā ir jāiet uz priekšu. Tālūk, vēl tornis var runāt par to, ka mainās varbūt mūsu uzskati, ja, mūsu priekšstati. Varbūt mēs, tā kā mēs domājam vakar, tā mēs vairs rīt nedomāsim, ja, kaut kādi būtiski redzējums mūsu mainās uz lietām, ja. Te var būt arī par to stāsts. Un tādā pavisam materiālā līmenī, protams, stāsts var būt par to, ka varbūt jūs esat kaut kādās tādās iekšā procesos, kas ir saistīti, teiksim, ar nekustamā īpašuma jautājumiem, ja tā pavisam materiāli. Varbūt jums tas ir aktuāli un tas stāv priekšā. Tas tādam fonam un ievadam.
Tad skatīsimies tālāk jau par konkrētām sfērām. Šī pirmā kārta mums runās par mūsu noskaņojumu marta mēnesī. Nu, teikšu tāds rosīgs noskaņojums, ja cilvēks te paņēmis to zobenus un kaut kur viņš te iet un atskatās, vai viņam te sekos vai nesekos, tāds rosīgs un pat varbūt es atļautos pateikt bišķiņ tāds nemierīgs, jā, kaut kur pat nemierīgs, jā. Cilvēks šeit ir pārdomās, prāts viņam visu laiku strādā, domas viņam griežas pa galvu, viņš pārliek dažādus variantus, dažādas situācijas, dažādas versijas, dažādus risinājumus, jā, to viņš visu pārliek. Kaut kur te var būt arī šaubīšanās par sevi, kaut kur var kaut kāda nepārliecība, nu, kad cilvēks nejūtas pārliecināts, jā, un tad viņš atkal vēlreiz visu pārliek savā galvā un tā, meklē kaut kādus risinājumus, ja? Meklē kaut kādus ceļus, kā risināt savu situāciju. Nu tā. Kaut kur te arī tāds viltības piestiens šajā kārtī ir, bet tas jau nevienmēr ir slikti, un te varbūt tiešām stāst, ka jūs mēģinat izdomāt, mēģinat atrast to vislabāko priekš jums, visveiksmīgāko kaut kādu ceļu, kaut kādu risinājumu, kaut kādā jūsu dzīves situācijā. Ja? Tad kopumā tas noskaņojums tāds aktīvs, darbīgs, tāds kaut kur pat tāds nemierīgs, es pat teikšu. Ja? Nu tā. Pašsajūta. Pašsajūtā mums ir, kopumā teikšu, ka šī kārta runā par tādām tīri labām organisma aizsardzības spējām. Aizsardzības spējas mums it kā ir. Bet arī šī kārts, nu, es, protams, skatos, kas viņai te ir tie draugi, ja, blakus. Nākošu mēnesi var tomēr runāt par kaut kādu tādu pastiprinātu, tādu kā nervozitāti, jo jā, varbūt ir no vīrusiem kaut kādiem, nu, es ceru, ja būsim pasargāti, vai arī mūsu organisms būs pietiekoši stiprs, lai arī tiktu ar to galā, nu, ja gadās, ja, noķert kaut kādu vīrusu vai ko, bet tīri tā emocionāli, psiholoģiski kopā šie te abi draugi varētu runāt par to, ka mēs tādi, nu, tā kā brīžiem reizēm uzvilkti, ja, tādi kā, nu, tās domas jau mums arī neliek mieru, un mums gribās viņas pārcilāt, un vai tā, vai šitā, vai vēl kaut kā. Un cilvēks te vairāk pats, nevis iet tur visiem pēc kārtas jautā, bet pats ar sevi, ja, pats sevi ņemās pārcelā un tā. Nu, un tad attiecīgi, protams, mēs tādi nervozāki varam palikt, un tur naktsmiers mums var tāds trauslāks arī palikt, ja, dēļ visu šī te kopumā. Nu tā. Cilvēki mums apkārt, jeb vide mums apkārt, ja, kas notiek mums apkārt, un te mums ir tāda kārts, kas runā. Te būs divi aspekti, ko es gribu pieminēt. Viens aspekts ir tas, ka tā ir radoša kārts. Tāpēc kaut kāda, teiksim, varbūt tie, ja tā pavisam materiāli skatāmies, kaut kādi varbūt pasākumi tādi, kas ir saistīts ar kaut kādām radošām, interesantām lietām, varbūt kaut kādi teātri, nu, tur, kur mēs redzam ilūziju, ja? Jo te ir kārts runā faktiski par ilūziju. Nu, tas ir kaut kāds teātris vai kaut kas tāds, kur mums tiek spēlēts, ja? Vai kādas izstādes vai kaut kas tāds radošs. Te var būt stāsts, ka mēs esam ar cilvēkiem vai kopā ar viņiem kaut ko apmeklējam, kaut kādu tādu, nu, kaut kādu tādu pasākumu, ja? Nu, tas tā varētu būt. Par ko vēl šī kārta runā? Tātad par ilūzijām. Tātad, ka mēs varam nākošu mēnesi pieņemt vēlamo par esošo, un te mēs varam nepareizi novērtēt cilvēkus sev apkārt. Ja? Protams, te ir mūsu arī šai kārtī, te nav mūsu partnerattiecības, tās būs tālāk, bet šeit ir runa mūsu tuvietu, draugi, radi, vecāki. Ja? Nu, cilvēki, kas arī tie, nu, kas nonāk mūsu kaut kādā nu, tuvumā, ja, nākošu mēnesi. Tāpēc esam te, es gribu uzreiz pateikt, nu, mēģinam neskatīties ar rozā brillēm, jo
šim te puisim ir tendence skatīties uz cilvēkiem ar rozā brillēm un ieraudzīt to, kas nemaz nav. Pieņemt vēlamo par esošo. Un tāpēc, protams, tie cilvēki, kas ir jūsu vide, kas ir jūsu tuvinieki, jūs jau viņus pazīstat. Nu, te varbūt stāsts par to, ka kāds izspēlē vienkārši kaut kādu, kā mēs dzīvē sakam, izspēlē cirku, ja kāds varbūt no mūsu cilvēkiem, nu, labi. Bet attiecībā ar tādiem, varbūt, kas ienāk jūsu dzīvē, kaut kādi svešāki cilvēki, kas ienāk jūsu dzīvē, nu, kaut kādi, nu, ja jums te ir, pieksim, pārmaiņas, kaut kāds jauns darbs, varbūt arī šeit, ja, pēc šīs kārtas, esat uzmanīgi ar tādiem jauniem cilvēkiem, nu, nevajag krist uzreiz ap kaklu, nu, pārnestā nozīmē, ja, nu, mēģināt tā novērtēt cilvēkus. Vispirms nepieņemat tā uzreiz nekritiski visu un jebko, kas notiek mums apkārt, ja? Tas laikam ir tas galvenais. Jo te var būt stāsts, ka jūs kļūdaties, ka jūs maldaties, ka patiesībā tie cilvēki nav tādi, par kādiem jūs viņus pieņemat, vai kādi jums viņi liekas. Nu, šādi. Jā, nākamā kārts mums runās par partnerattiecībām, un te ir vecākais arkāns mags. Nu, ar magu ir tā, ka magu, teikšu, te atkal būs stāsts par to, ja jums ir attiecības, ja jūs esat attiecībās, tad tomēr šī kārts runā, ka mēs nākošnedēļ, nu, vairāk tā kā katrs par sevi. Vairāk kāds ar savām lietām, jo tā nav tāda partnerības kārts vai partnerattiecība kārts, kur runā, ka mēs tur tagad pavadīsim kopā un iesim kopā un darīsim kopā. Nē, viņi vairāk kāds par sevi, bet tas arī ir normāli un tā tas arī var būt, vai ne? Jo ja jums te ir savas kaut kādas lietas, savas domas, savas ņemšanās, savas kaut kādas, ko jūs tur pārcelājat un domājat un plānojat un tā. Tad tā arī var būt, ka tiešām mēs katrs esam aizņemts ar savām lietām un tik daudz laika, teiksim, partnerattiecībām neveltam, tik daudz uzmanības neveltam, tik daudz laika neveltam, ja? Kā varbūt citreiz. Ja nav attiecība, ja jūs neesat attiecībās, tad, nu, zinat, šis te cilvēks, nu, te viņa gan ir kā meitene attēlot, bet tradicionālajā kavā tas ir puisis, ja? Jā, protams, viņš runā par to, ka iepazīšanās var notikt pēc šīs kārtas, bet, nu, te ir jāpaskatās arī uzmanīgi, vai tam cilvēkam nebūs tomēr tādi bišķiņi sautīgi nolūki un vairāk attiecības kā spēle, ja? Jo arī šeit blakus mums ir ilūziju kārts, ja? Atkal teikšu to pašu, ko šeit es jau teicu, nu tā pavērtējam, ja mēs iepazīstamies ar cilvēku, vai viņš runāt māk ļoti skaisti šis cilvēks, ja? Vai viņa darbi saskan ar viņu vārdiem, ja? Vai tiešām, un cik nopietni ir viņa nodoma. Ja jūs gribat vienkārši labi pavadīt laiku, bez kaut kādām tur baigi ļoti tālajošām tur attiecībām, tad ļoti labi. Maks ir ļoti inteliģents, interesants cilvēks, ar viņu tik tiešām forši var pavadīt laiku, ja? Bet ja jums ir tur lieli tālajoši mērķi uz attiecībām un jūs tur šausmīgi nopietni gribat pieiet iepazīšanās jautājumā, nu tad skatieties, kas tas būs par cilvēku, ja? Cik viņam būs nopietni tie nolūki un cik viņam ir tālajoši plāni. Jā, nu tā. Nākamā kārts mums runā par darbu biznesu, un te mums ir, nu, tāda paskarba kārts 5 zobeni, ja? Jā, par ko te varētu būt stāsts? Nu, te arī varētu būt stāsts par to, ka jūs iespējams sasniedzat kaut kādus mērķus, savus plānus. Tajā situācijā visticamāk iesaistīti būs citi cilvēki, ja? Tādā pozitīvā aspektā, ja mēs skatāmies šo kārtu, tad te var būt stāsts par to, ka jūs, nu, panākat savu rezultātu, jūs panākat savu.
Jūs iegūstat uz to, ko jūs esat gājis. Te var būt runa par uzvaru kaut kādā konkursā, ja, teiksim, ja darbs, ja tas ir jauns darbs, varbūt jūs esat izvēlēts kā tas īstais no kandidātiem, ja, jūs esat uzvarējis. Te var būt stāsts, jā, un te vēl arī Tonis, kas mums runā par ka tā varbūt, kāds varbūt dabūs jaunu darbu, ja, nākošu mēnesi. Jūs esat uzvarējis konkursā. Ja tas ir biznes, tad jūs esat dabūjis, teiksim, to klientu. Jūs esat dabūjis to projektu. Jūs esat, nu, kaut kādu uzvaru jūs esat sasniedzis, ja, vai mērķi, uz ko jūs esat gājis, jūs esat sasniedzis. Ja. Bet te ir tāds moments, jo redzat, te ir divi cilvēki, kuri nemaz tādi priecīgi neizskatās šai kārtī. Un tad šī kārts mums liek uzdot dažreiz jautājums, par kādu cenu es to izdarīju, un vai tiešām tā uzvara dod man gandarījumu. Jo varbūt es iegūstu to, ko es biju kārojis, bet beigās es to iegūstu, un tad es saprotu, ka tas īsti nav tas, ko es gribu, vai es biju iedomājies savādāk, ja? Te var būt šāds moments. Kāpēc? Tāpēc, ka es arī redzu te tās blakus, skatos uz šīm te blakus esošām kārtīm. Te var apmāna kārtas, ja skatāties, vienkārši nesat tādi uzmanīgi arī, ja? Lai jums, ja teiksim, jūs ejat tiešām uz kaut ko, uz kaut kādu, kaut kāds jauns projekts vai jauns darbs vai kaut kas, tad kādi tur ir noteikumi, lai tiešām visi ir skaidri un lai nekādi tur apmāni nav. Protams, te varbūt arī apmāns no jūsu puses, kad varbūt tā, kad jūs esat tas uzvarētājs, jā, un te apkārt tie cilvēki, kas nav priecīgi, bet varbūt arī tā, ka kāds cits ir uzvarējis, un jūs esat tas, kas nav tas priecīgi cilvēks, kas paliek tāds, tā kā uzvara ir, bet reāli jūtos, kad es neesmu uzvarējis, ja, ka es esmu zaudējis, tāda situācija, tā kā, jā, šī tāda neviennozīmīga kārts. Tīri, ja jūs esat strādājat, ja jums ir pastāvīgs darbs un viss notiek, kaut kāda, var te būt kaut kāda situācija, konflikta situācija, kur mēs nesaprotamies, mums katrs pieturamies pie sava viedokļa, nevaram atrast kopīgu valodu, ja, un gandrīz vai, jā, var pat būt tā, ka kādā situācijā, ka mums ceļi šķirās, ja mēs nevaram pie kopsaucēja nonākt, ja. Bet atkal, tas nav vecākais arkāns, tas ir tikai piecinieks, ja. Iespējams, nevis iespējams, bet visticamāk ne jau visu mēnesi ir šī šāda, ja teiksim tā nepatīkamākā puse šai kārtī tā kā atspēlējas kaut kādā momentā, tad tā varētu būt kaut kāda situācija, ja, kaut kāda, kur mēs galīgi nevaram saprasties un nevaram vienoties, un tā tad redzat pilnīgi cilvēku muguru viens otram pagriezuši, ja. Kaut kāds var būt moments nākošais mēnesis tāds. Šādi lūk. Ar naudas lietām. Ar naudas lietām šeit mums ir vecākais arkāns augstā priesteriene. Patiesībā, kas te varētu būt, viņi jau īsti par naudas lietām tā tieši nerunā, bet viņi runā par situāciju, kura nav īsti skaidra ar naudu. Kaut kāda neskaidrība. Te jau arī mums šie te draugi, ja, kas mums tos nervus bišķiņi pakacina un to ilūziju iedod. Tepat blakus mums viņi ir, ja, un tāpēc kaut kādas neskaidras situācijas ar naudu, varbūt izvairaties no kaut kādiem tādiem darījumiem vai pirkumiem, kur jūs varat tiešām, kur jūs nesaprotat, kur jums kaut kas varbūt arī pēc šīs kārtas tiek kaut kas sasolīts vai kaut kas tāds neskaidrs, nesaprotams, kur jums nav pilnīga skaidrība, pilnīga pārliecība, ka jā, tas ir tīrs, tas ir droši, ar to viss ir kārtībā, ja? Uzmanīgi ar tādiem darījumiem. Jā, neskaidrības ar to var būt. Tā, kas vēl mums te var būt?
Jā, te var būt stāsts, ka tā ir kaut kāda sieviete, bet, zinat, man te vairāk liekas, ka tas te var būt saistīts tēriņi vairāk. Te varbūt mamma vai kaut kāda tāda ģimenes sieviete, vecāka sieviete tā var būt. Uz kuru var būt kaut kādi tēriņi, pat man liekas vairāk. Ja vīrieši skatās, tad tā var būt arī sieva, nu vai partnere, kur var būt kaut kādi naudas jautājumi jums tur aktualizējās. Bet tā kā man te šie te biedri nav tādi baigi tādi visi tādi bišķiņi saspringti, tad es teikšu, ka, jā, varbūt kaut kāda, kur jūs atkal, nu vai nu nevarat vienoties, vai nu kā, vai nu jums vienkārši nākas iztērēt kaut kādu naudu, jā, uz to sievieti. Nu, tāda situācija var būt. Jā. Un vispār kārts, kaut arī, jā, viņus ir naudas pozīcijā, priestrieni jau vienmēr runā par intuīciju. Un tomēr, nu, ja jūtat, ka kaut kāds, vai nu tas arī kāds ir darījumi, nu, tas, ko es jau minēju iepriekš, neielaižoties kaut kādās neskaidrās darījumos, ja. Nu, ja jūtat, ka nav labi, un ja intuīcija jums saka priekšā, nu, nē, nu, tur nebūs tīrs kaut kas, tur nebūs labi, tad tiešām neparakstaties ne uz ko tādu, ja. Nu, tā. Nākamā kārts mums ir, es mazliet pamainīju to pozīciju, šoreiz tas mums būs no kā izvairīties, vai kas tāds nepatīkams var mūsu dzīvē gadīties, un no ko mums vajadzētu tā kā izvairīties. Un te mums ir vecākais arkāns laimes rats. Par ko runā laimes rats? Nu, pirmkārt es teiktu tā, kad viņš runā arī par kaut kādiem tādiem kā braucieniem, ja? Kopā ar šo torni, nu, esam uzmanīgi. Ja mēs braucam, ja mums ir kaut kādi tālāki braucieni, tad, nu, nebraucam, ja tur ir ļoti slikti laikapstākļi. Vai, ja, piemēram, mums mašīna nav kārtībā, ja? Ja mēs zinām, ka kaut kas tur grab, ja? Tad nebraucam. Varam palikt kaut kur uz ceļa vienkārši. Esam uzmanīgi, ja nesēžam pie stūras mobilā telefonā, ja, arī, nu, tā, esam ar to uzmanīgi. Vēl kārts runā par to, ka neuzkāpjam uz tiem pašiem grābekļiem, uz kuriem mēs savā dzīvē esam jau uzkāpuši. Jo gan šeit mēs redzam maldus, gan šī kārts mums runā par tādiem noslēpumiem, ja kaut ko neskaidru tādu, kur mēs nevaram saprast, kas tur notiek. Un laimes rats mums var atgriezt. Viņš tā kā rats, ja te mēs redzam dzirnavas, viņš tā kā griežas, ja? Es ceru, ka jūs redzat. Griežas, ja te tās dzirnavas, un viņas var mūs atgriezt atpakaļ situācijā, kur mums pastāv risks uzkāpt uz tiem pašiem grābekļiem. Tātad pieļaut to pašu kļūdu. Kad mēs sakām, atkal es to pašu izdarīju, atkal tas pats, atkal es, nu, tā arī sākam uzkāp uz tiem pašiem grābekļiem, ja? Jā, šāds moments arī. Un tas var būt arī saistībā ar tiem pašiem cilvēkiem, ja? Kad mēs varbūt pārāk uzticamies un šeit tev dabujam pēc tam atpakaļ, ja? Tātad tā. Nu, skatāmies, kas nu kuram ir tā situācija, kur mēs esam, nu, tā kā apdedzinājušies vai esam piedzīvuši nepatīkams mirkļus, tad skatāmies, lai tas neatkārtojas. Ja? Un ja mums tajā brīdī ienāk prātā, gan jau būs labi, tad tas jau ir zvaniņš, ka visticamāk var nebūt labi, tāpēc nedaram tā, ja? Nu, lūk, un pēdējā kārts, kas būs kā kārts padoms visās situācijās. Kā tad mums šo te mēnesi tā mierīgāk pārlaists? Ja šī ir diezgan tāda, kā jau es aprakstīju, viņa tāda nervoza kārts un tāda nemierīga kārts un nemierīgs prāts un arī cilvēks tāds varbūt, tad šī savukārt runā par pilnīgu mieru, par tādu mierīgu attieksmi. Tā ir kausu karaliene, ja, tāda. Ūdens stihija, ja, viss plūst, viss tāds mierīgs, ja, plūdens, tāda viņa mums ir. Nu, kāds padoms? Pirmkārt jau, es teiktu, mēģinām to savu nemierīgo prātu nomierināt, ja, un ja tikpat kaut kādas skarbākas situācijas mūsu dzīvē nāk, tiešām mēģinam, ir visādas metodes, arī tās, ko es minēšu, ko pārvalda
kausu karaliene, ja? Tās var būt dažādas tādas, viņa arī vispār psiholoģija, ja? Viņa var tīri raksturot vai kādu cilvēku konsultantu, psihologu, ja? Vai tagad ir tik daudz metodas, kas mums var palīdzēt šeit tikt galā ar to kaut kādu iekšējo spriedzīti vai nervozitāti vai kaut ko, ja? Visādas terapijas un neirografikas un visādas mandalu zīmēšanas, viss tāds, kur mēs strādājam ar savu kaut kādu, kur mēs nomierinam savas emocijas, ja? Kur mēs viņus tā kā atlaižam stresu, nomierinam emocijas, mierīgi, kur mēs varam tā nomierināties, ja? Tas viss, jā, tad caur šo te mēs varam kaut kādā veidā, kaut kādas ūdens procedūras, varbūt kādam vajag vienkārši ielikt tur augstā āliņģī, un tad viņam viss tā galvā tur sakārtojās un vienkārši attīrās viss no tām negācijām, kaut kādām domām, ja, kas tur nedod mieru. Tātad šādi meklējam kaut ko, kas mums var kā kompensējošs mehānisms palīdzēt tā kā justies labi, justies mierīgi, justies harmoniski. Un es ticu, ka pilnīgi noteikti katram cilvēkam ir kaut kas tāds, tas var būt jūsu hobijs, ja? Kaut kas tāds, kur jūs ar sirdi un dvēseli esat iekšā, kur jūs varat tiešām atslēgties no visu un tiešām ļoti mierīgi pavadīt patīkamu laiku, ja? Tā, vēl kārts arī cita starpā runā par tādu, kā šī dāma ir tāda ļoti, viņa ir tāda cilvēks, kas iet uz kompromisiem, kas nekad neies, nesitīs tur dūri galdā, ja? Gatavs kaut kur pat piekāpties, tāpēc kaut kādās situācijās, varbūt šī mums tāda skarbā asāks, ja, tad tie puisis ar tiem zobeniem situācija, kaut kur paskatāmies, lai mēs neejam pāri, zinat, kā saka, pāri līķiem iet, ja, kausu karaliene tā nekad nedarītu, ja, īpaši attiecībās ar cilvēkiem, ja, viņa ir tāda daudz maigāka un daudz elastīgāka vispār izturās pret cilvēkiem. Tā. Jā, kas vēl? Vēl te varbūt, es jau minēju psiholoģi vai kāda konsultante vai kāds cilvēks, kas jums var palīdzēt. Varbūt tas arī ir jūsu kāds pazīstams cilvēks, ja? Te varbūt tā ir jūsu kāda draudzene, ja? Vai kāds jums tuvs cilvēks. Tā varētu būt sieviete visticamāk, ja? Bet varbūt arī vīrietis, ir taču arī vīrieši, kas strādā ar dažādām tādu psihologu un tam līdzīgi, ja? Jebkurā gadījumā cilvēks, kurš jums var arī palīdzēt ar padomu, vai ar kuru jūs varat pabūt vienkārši kopā, vai satikties un nomierināties, un vienkārši tādā relaksā un tādā patīkamā atmosfērā pavadīt laiku. Tā, šāds sanāca izlikums marta mēnesim. Es, protams, ļoti priecāšos, ja iedosiet arī kādu atsauksmi, varat rakstīt pie izlikumiem, varat privāti atsūtīt. Ļoti tas ir interesanti un noderīgi. Varbūt kāds ir arī paskatījies iepriekšējo mēnesi un var par to kaut ko nokomentēt. Kā tad pagāja februāris, kas bija, kas notikās varbūt pēc tā, ko kārtas rādīja. Tā kā es novēlu visiem, lai mierīgs mēnesis, lai patīkams mēnesis, lai ātrāk pienāk pavasaris, lai vairāk gaismas, vairāk saulītes, un tad jau mums arī tas noskaņojums kļūs aizvien jaukāks un gaišāks. Paldies jums, ka skatījāties!